Labdien! Ja visu dienu darbā ir nosēdēts, tad pēc vakara viņa vairāk nav nemaz tik laba. Kā rezultātā ķermenis ir jāsaved kārtībā, tā, lai jūs varētu veiksmīgi turpināt iesāktos darbus. Un tam derēs pāris vingrinājumi. Pirmais, ko var izdarīt jebkurā ofisā, ir izstiepties visā garumā pāri galdam, paņemot nost visu, kas traucē, tā, lai mugura pilnīgi atbrīvojās. Cik vien tālu iespējams. Tad tieši to pašu izdarīt uz aizmuguri, lai plecs atbrīvojās. Paejot šeit uz sāniem un rokas saliekot aiz muguras, šādi te pēc iespējas tālāk izstiept rokas uz aizmuguri. Tad, kad pleci ir atbrīvojušies, tad tieši to pašu var izdarīt ar kājām un gurniem. Pārliekot vienu kāju pāri otrai, to var izdarīt pat jebkurā ofisa apģērbā. Noliekties pēc iespējas vairāk uz priekšu. Gan uz vienu, gan uz otru pusi. Šajā brīdī atbrīvojās gurni un dabīgā asinsrite sāk cirkulēt pa visu mugurkaulu. Tad jau mēs varam izvingrināt arī pašu mugurkaulu. Priekš tam derēs vingrinājums, kas muskuļus gan atbrīvo, gan sasprindzina. Cik vien iespējams maksimāli uz aizmuguri un tieši tāpat uz priekšu. Tā, lai šis vingrinājums būtu vismaz reizes 5. Kad tas ir izdarīts vairāk kārt, tad atbalstoties šeit uz sēgaliem, nosēžoties solam uz pašas malas, mēs varam noliekties pēc iespējas tālāk, tā, lai visa mugura atbrīvojās. Pat svarīgākais, lai atbrīvojās kakls un galva. Šādi te, pēc tam rokas nolikt jau zemāk, un šajā te pozīcijā pasēdēt tik ilgi, kamēr viss mugurkauls atbrīvojās un paliek tāda tā kā prieka sajūta iekšēji ķermeniski. Un pēc tam var izdarīt to pēdējo vingrinājumu, salikt rokas šādi zāniski un aizcerot aiz pretējās rokas, pavilkt roku zāniski. Tad atbrīvosies visa plecu daļa, gan uz vienu, gan uz otru pusi. Prieks! Darbi būs atgriezies, varam turpināt darba dienu.